Labdien visiem! Mani sauc Dace, kolēģis ir Uldis. Es pieņemu, ka pagājušā reizē daļa no jums bija, bet es redzu pavisam jaunas sejas. Paceliet lūdzu rokas. Kas bija kuri no jums bija pagājušajā reizē? Tās jau bija mazliet sarežģītāk. Bet mēs nebaidāmies no izaicinājumiem. Tātad viss rakstīns uz ekrāna ir tieši tās pats, kāds bija pagājušajā reizē. Šodien mēs mēģināsim iet nākošo soli uz priekšu, un tā mūsu dziļā doma ir, ka mēs varētu turpināt arī vēl pēc jaunā gada, skatīties uz visām pārējām lietām, kas tad ir saistīts ar to, lai kāds no mums varētu kaut ko iemācīties. Nu, pagājušās reizes tie, kas bija, kas ir aizķēries? Kauls. Kas vēl? Kaula. Jā, tas ir Droši. Ka bērni neklausās ilgāk par 15 minūtēm. Aha. Labi, vēl. Stāstot jāsaist ar viņu iepriekšējo pieredzi, lai viņiem būtu interesanti. Labi. Vēl kas varbūt? Kaut kas uz mēles ir, nu? Nē, diezgan konkrēta struktūra bija tāda stāstīja. Beigās, nezinu, atgādinājumu par ko stāstu. Sākumā, apmēram, pastāstīt, ko būs runa. Kāda izteikta struktūra stāstīt par mazu ideju. Šodien mēs iesim uz priekšu nākošo soli. Pagājušajā reizē mēs vairāk fokusējamies uz to, ja es kādam kaut ko stāstu. Lekcija, stāsts, nezinu, kā vēl to varētu nosaukt, priekšlasījums, tātad jebkas, kur es viens mēģinu kaut ko otram iemācīt. Šodien mēs mēģināsim runāt par to, kā mēs varam otram kaut ko iemācīt sarunas ir dialogu veidā. Un tātad, šeit ir 3 jautājumi, uz kuriem jums vajadzētu būt atbildēt tad, kad mēs šodien beigsim. Mēģināsim mēs iekļauties pusotrā stundā. Vai ir pareizāk lietot vārdu saruna vai dialogs? Es domāju, ka fiziķu vai matemātiķu auditorijā tas nebūtu tik šausmīgi svarīgi. Ja šeit būtu kāds angļu filologs, viņš pilnīgi noteikti teiktu, ka dialogs nav saruna. Bet šādās niansēs šodien mēs neiesim. Mēs mēģināsim pamatā tātad fokusēties uz to, kā mēs varam kaut ko iemācīties sarunājoties. Tā, pašas labākās vietas kā reiz ir 2. Un tātad, parādīšu 2 bildes. Ābols, tas ir mūsu zīmols, ja kāds to gadījumā nav pamanījis, kā jūs redzat šeit, ir ne tikai ābols, bet arī ābele. Tagad ir viena bilde. Jūsu uzdevums ieraudzīt atšķirīgo. Bērniem ir tāda uzdevuma, saskatīt atšķirīgo. Tātad šeit ir viena bilde. Un šeit ir otra bilde. Viens cilvēks pazud. Nu, ja mēs mēģinātu tagad tā filozofiski paraudzīties uz pirmo un tā filozofiski paraudzīties uz otro. Tur viss skatījās uz ābeli pirmo. Viņam stāstīja, kas ir ābele. Kā mēs varētu teikt, kādu ziņu nes tas pirmais attēls un kādu ziņu nes šis otrais attēls? Nē, pirmās ir zināšanas, tad šeit ar zināšanām ir jādalās. Un ir lielākas un mazākas zināšanas. Un ir Vēl versijas. ābolu. Vēl versijas. Ko tur darīja tie personāži? Es nedomāju to putnu, kurš tur lido, bet... Tas ir tas cilvēks. Skolotājs sniedz zināšanas un bērni ņem tās zināšanas. Un kā tad, ja mēs tā pastamies, kur viņi tā kā atrodas, tie ir simboliski tajā iepriekšējā attēlā un šitajā? Viens klases priekšā, otrs tā kā tuvāk. Nu, tā kā tuvāk.
tuvāk. Respektīvi, tātad šī saruna ir dialogs, mums tā kā ļauj noārdīt, sākt noārdīt šo barjeru, kuru lekcijas gadījumā pastāv starp to, kurš tā kā kaut ko stāsta, un starp auditoriju. Tātad dialogs ir saruna, pirmais solis, kā mēs varam tikt tuvāk tam, kurš mēģina kaut ko mācīties. Un mēs mēģināsim šodien tātad apskatīties uz šādiem 3 dažādiem faktoriem. Kas tad ir uzdevums, kādu mēs dodam, kādus jautājumus mēs dodam, ko dara nodarbības vadītājs un ko dara dalībnieki. Man liekas, pietiek mums runāt. Es aiziet uz pie lietas, ja? Tā. Tas nokājās. Savu identitāti. Tātad, mēs darīsim līdzīgi kā pagājušajā reizē. Jums būs ekskluzīva iespēja piedalīties mācību nodarbībā kā dalībniekiem. Un tātad, iesākumā jums jādara būs pilnīgi viss. Tātad, ko jums nodarbības vadītājs liks? Jums būs jāmēģina iemācīties to, ko jums mēģinās iemācīt. Vai doma skaidra? Aizmugurē ir jautājums. Jā, man arī vajag laikam to vārdu Jā, lapiņu, ja jā. visiem Jā. galā. Man neiedeva. Jā, Dokavai. Bišķiņ. Bet tieši tik bišķiņ, cik vajadzēja, vai ne? Tu būs. Paldies. Nākamreiz padarām. tūlīt sagatavosim tehnoloģijas. Cik mums tur vēl bija trūkst? Viss kārtībā, es jau sameklēju, pat bija nosmērti krājumi. Tā. Un tātad vispirms jūs piedalāties konkrētajā nodarbībā, un pēc tam mēs iesim līdzīgi, kā mēs to darījām pagājušajā reizē. Vai jūs esat gatavi tam? Lieliski. 3, 2, 1. Aiziet nodarbību. Labdien, cienījami skolnieki! Man jums šodien jāpastāsta par gāzu izmantošanu rūpniecībā. Un tāpēc mēs skatīsimies filmu un mēģiniet kaut ko novērot šeit. Tātad laižam vaļā filmiņu. Metināšana ir viens no plašāk izplatītajiem gāzes izmantošanas veidiem. Šeit tiek ražots slavenais sacīkšu auto Oscar, kura uzbūvē tiek izmantotas gan metāla, gan alumīnija daļas. Tām jābūt īpaši izturīgām, jo sacīkšu laikā auto tiek pakļauts lielām slodzēm. Metināšanā tiek izmantots īpašs savienojums, kura sastāvā ir argona gāze, taču tā nav vienīgā. Parasti metināšanas procesā izdalās ozons, kas rodas elektriskā loka dēļ. Ozons, kas aizsargā planētu no pārlieku spēcīgiem ultravioletiem stariem, var būt kaitīgs metinātājiem uz Zemes. Tāpēc līdzās argonam metināšanas maisījumā ir slābekļa monoksīds, kas samazina ozona rašanos. Šeit slāpeklis tiek izmantots elektronikas ražošanā. Detaļas uz elektroniskajām platnēm tiek lodētas. Šeit īpaša mašīna izvieto pretestības, tranzistorus un kondensatorus. Pēc tam cita tos pielodē vajadzīgajā vietā. Taču slābeklis, kas atrodas gaisā, veicina algas oksidāciju, jeb nosūdējumu. Tā var rasties nekvalitatīvi lodējumi un vēlāk brāķētas elektroniskas ieteces. Ja lodēšanas mašīnā tiek ievadīts slābeklis, tas izspiež no telpas skābekli. Ja nav skābekļa, nav arī oksidācijas. Lūk, gluži pretēja situācija. Skābeklis kā labākais palīgs. Valmieras stikla šķieres rūpnīcā vispirms tiek izveidota stikla masa no kaķakmens, baltajiem māliem un citiem materiāliem. Tad no iegūtā stikla tiek veidots smalka pavadiena, stikla šķiere. Lai izkausētu stiklu, nepieciešama ļoti augsta temperatūra. Šajā krāsnī tā sasniedz 1540 grādus. Ja krāsnī tiek pievadīts gaiss, tad kopā ar skābekli tajā nokļūst arī citas gāzes, kas neveicina degšanu, bet pazemina temperatūru. Lai šīs gāzes nebūtu veltīgi jāsilda, degšanas kamerā ievada tikai tīru skābekli. Ķīmiskie mērījumi. Viens no gāzu izmantošanas veidiem ķīmiskās analīzes. Tā, filmiņi ir noskatīti. Tagad apspriežieties ar sev tuvāko par to, ko jūs redzējāt filmiņā. 1 minūte laika jums. Es atpakaļ.
Tā, redzēju. Metināšana bija metināšana. Metināšana izmanto dažādas gāzes. Nezināju, ka ozons ir metināšanā kā temperatūra. Tagad bija jāsaka. Jā, es kā tik vairāk nebija koncentrējies, ka metināšanā trakākais ir staroļi. Jā. Ultravielā tā gaisa. Jā. Kas rodās. Tāpēc viņam arī lieto maskas. Tā viss pietiek apspēsties, jūsu laiks ir pagājis. Nu, meitenīt vienā. Pastāsti man, ko tu redzēji filmā? Mēs redzējām, kur izmanto. Nē, ko tu redzēji filmā? Es redzēju, kur izmanto gāzi. To es negribu dzirdēt. Ko tu redzēji filmā? Bildes. To es arī negribu dzirdēt. Ko tu redzēji filmā? Nekā tu neesi redzējis filmā. Nu, puiši, tu tāds gudrs izskaties. Pastāsti man, ko tu redzēji filmā? Divas piemērus, tu izmanto dažādas gāzes. Kādus piemērus? Argonu metināšanā. Tas man neinteresē. Argonu metināšanā. To es gribu dzirdēt. Ko es vēl gribu dzirdēt? Svāpīgi pārspēdēt kameras lodējot, lai tas skābeklis netiek klāt ar mikroskēmu. Nu, es tā teicu, ka gudrs puika. Jā, ļoti labi. Ko vēl tu redzēji? Kā izmanto skābekli, lai paaugstināt temperatūru, pūšot, piemēram, stīklu, divas skābeklis, arī tas viss darīt. Ļoti labi. Un tu varbūt zini arī, kāda tu tā temperatūra bija? 1540 grādi. Un varbūt, ka tu zini arī, kāpēc tu argonu tu izmanto un kāpēc tu vēl kaut ko liek klātē metināšanā bez tā argona? Par to mēs ar kolēģi apspriedāmies. Man neinteresē kolēģis, man neinteresē domā. Es piekrītu viņam. Alumīnijas tā kā diezgan vienkārši metina tīrā skābekli un zēgu, līdz ar to vajag mums vajag zināt atmosfēru. Aha. Nē, nu jūs jau varētu to nezināt, bet es jums varu pastāstīt, ka tur bija galvenais tas ozons, ja, kad ozons kā tāds ir kaitīgs, un tieši tāpēc mēs liekam klāt šo te slāpekļu monoksīdu, un attiecīgi līdz ar to šis te izdalītais ozona daudzums samazinās. Nezinu, vai jums tas bija acīm redzami, bet tas ir ļoti būtiski, un es jums pateikšu priekšā, ka skābeklis ir ļoti svarīgs tiek stikla šķiedras ražošanā, un tīrs skābeklis ir svarīgs. Jā, meiteni, tīrs skābeklis ir svarīgs, un tāpēc viņu sadedzina. Un tas ir tas būtiskākais. Jā, starp citu, vēl viena lieta, kad mēs skatījāmies, cik tur bija tās mašīnas, kad viņas brauc tās Oskāri? 3. Nekā nebija. Tur bija 4. vēl tālāk. Redziet, nu jūs ļoti neuzmanīgi esat skatījušies. Laika taupīšanas nolūkos es jums pateikšu, ja, ka vēl bez šīm te rūpniecībā izmantojamām gāzes gadījumiem ir vēl arī daudzi citi. Lūk, un, protams, ka, jā, nu, labi, šobrīd mēs neņemsim izmantojot dažādas ķīmiskas viltības, var pierādīt, kā notiek šie te procesi, bet jūs tāpat nesapratīsiet. Labi, un tad savalkot to visu kopā, ņemiet pierakstu klades un pierakstīsim to, ko esam sapratuši. Tad paņemam klades un rakstam to, ko esam sapratuši. Tas ir smieklīgs. Tātad gāzes rūpniecībā izmanto metināšanā. Ko vēl izmantoja? Stiklu šķiedras ražošanā un lodēšanā. Šausmīgi neuzmanīgi jūs esat skatījušies šo filmas fragmentu. Paldies! Paldies, Uldim! Tagad jums nākošais uzdevums. Tātad vispirms individuāls uzdevums. Katram pašam paņemiet kādu lapu, vai visiem ir kur pierakstīt pašlaik. Vai mums vēl ir? Jā. Tātad pirmais uzdevums. Katrs pats individuāli. Mēģinām uz lapas pierakstīt, kādas problēmas sarunas norisē jūs piefiksējat. Tātad laiks 2 minūtes. Katrs pats individuāli domā, tātad jūs piedalījāties, tātad
nodarbība, kura jums tika vadīta, nodarbības vadītājs domā, ka tā bija saruna. Un tātad jūsu uzdevums ir tagad individuāli 2 minūšu laikā katram pašam priekš sevis piefiksēt, kādas problēmas jūsuprāt bija šīs sarunas laikā. Tātad 2 minūtes jūsu rīcībā. Tur uzlikt video ārā. Sarakstīšu būs vajadzīgs tālāk, izveidojam katrs sev sarakstīju. Pieliekam punktu, pabeidzam vārdu. Un tagad atrodam tātad sev pāri. Kā es saprotu, dažiem vajadzēs trīniekus. Tātad no jums sanāk pāris, no jums sanāk jūs trīs, ja? Un jūs trīs. Jūs trīniekā un jūs trīniekā. Pārie ir pāris. Tātad salīdzinām šos sarakstus un mēģinām sagrupēt. Tātad, kādas problēmu grupas jūs tagad redzat šīs sarunas gaitā? Tātad salīdzinām abus sarakstus un mēģinām tos sagrupēt. Vienkārši man būtu šito rakstīt, bet vienkārši. Nu, es tā kā pierakstīju punktiem, ka tas ir viens jautājums, ka viss klasi tikai par vienam cilvēkam pārējiem laikam laicīgi. Neiedrosinies, lai es komentēju, ka ir kaut kas nepareizi, kaut kas nav pašlaik dzirdēt. Un es nezinu, vai tas bija kā vīnieši, bet kad vienkārši atbildes ir slikti. Un čekos tikai šķiet, papildu nedēļu iespēju jautāt. Nē, jā, droši vien, kad ir tas pats. Piedāt tieši. Jā. Kā viņš laiku teica, ai, tev nezinu, tu neklausījies. Nu jā, es tev. Nē, nu, bet, kā teicu, mums ir jāsagrupē problēmu grupās. Ei, man ir pievērš uzmanību meitenei. Teicu, ja droši vien nezināt, tas tā paskatīt parādot kā. Tas, ka viņi neinteresē to, ko viņš to sākuma teica apskatīt grupās, nu, ir kā apspriesties, bet tas beigās nebija vajadzīgs, jo viņš teica, mēs apspriedām, mēs nevaram neinteresēt, ka es apspriedāties neinteresēt. Tas, jā, interesē tikai savas, ka interesē tikai konkrētas atbildes, konkrētas, nu, jautājums ir tikai vietas, varētu domāt, to. Prasa nevajadzīgas sīkums, piemēram, cik tur mašīnas brauc, kas nav saistītas ar tēmu. Nav īstenībā atšķirības, kur viņas brauc. Pārāk kāds nosauc par nezinības, es aizvien ietievu šeit braucot. Tas ir tāds gudrs izskatās, zināšu internetu. Jā, tad beigās es teicu pierakstam, ko mēs sapratām, ko gan viņš īstenībā mums nemēģināja noskatīt, viņš mēģināja dabūt ārā visas atbildes, kas tā kā visiem, kas bija, bet
nozīmē, ka kāds kaut ko saprast. Problēma grupa. Cik taisnām? 3? Libo komunikācija. Komunikācija. Tas būtu kā apsaukāšana. Labi, paldies. Un ko? Mēģināsim šeit no viena gala veidot problēmu loku sarakstu. Tātad jūsu uzdevums bija sagrupēt, kādus jūs redzat problēmu lokus. Sāksim varbūt no jums. Tātad, kam jūs pievērsāt uzmanību, kas jums, jūsuprāt, šajā nodarbībā bija problemātisks? Nu, netika dot iespēju skolēnam, kurš nelāk noformulēt varbūt savu gribēto pateikt, netika dot viņam iespēju izteikties vai tikt pie kaut kāda kopsaucēja. Labi. Pareizās atbildes, tas viena problēma. Tātad Iespēja izteikties. Iespēja izteikties, jā. Labi. Kādas jums ir tās problēma grupas varbūt tās, kam jūs pievērstāt uzmanību? Tātad viens būtu šis teikt, ka tas, kurš ir tāda skolēns, ja dalībnieks, viņš nevar izteikties. Kāds vēl varbūt ir skolēnu problēmas? Varbūt pārējie, ko piefiksēja, kādas vēl ir skolēnu problēmas? Loģikas struktūrēšanas komponente. Tas nozīmē, ka pirms nodarbības nebija skaidrs, kāpēc. Un arī tajā procesā nebija sapratums, kāpēc skolotājs prasa vienas lietas, nevis citas lietas. Tātad, vai es varētu pārformulēt, ka nav skaidrs, ko mēs tā kā vispār te darīsim, vai tā jūs domājat? Man ir tāda schēma, ka ir, šajā gadījumā ir loģikas komponente. Tas nozīmē, ka nodarbība nav struktūras un nav sapratums, uz ko skatās skolotājs un kāpēc viņš uz to skatās. Un otra lieta, tas ir emocionāla komponente, ka uzreiz skolotājiem pirms sarunas ir skolu novērtējums, labs vai slikts. Tātad ir kā divus blokus varētu sadalīt šajā gadījumā. Jā, emocionāls un loģisks. Viens tā kā būtu šī te uzdevuma skaidrība, ja tā mēs varētu to pasniedzēt. Jā, jo tas būtu tā kā dotais uzdevums, varētu teikt tā. Labi. Nu, un otrs? Nu, kā mēs to emocionālo varētu noformulēt, varbūt. Varbūt attieksme, pasniedzēja attieksme. Nu, vai attieksme, vai tas ir kopā ar vadītāju stilu? Zināmā mērā, droši vien. Labi, vēl? Droši. Tas vēl bloks vēl problēmas. Mēģinām saprast, tātad šeit mēs runājām par skolēniem, kā es saprotu. Ja? Šeit mēs jau runājam par to, ko tad dara nodarbības vadītājs. Ja? Tātad gan uzdevums, gan viņa stils. Kas vēl ir citi bloki šeit, kam jūs pievērsāt uzmanību? Nezinu, pirmā apakš sadaļa, vai iet vai neiet feedback. Kā skolēnam varētu būt jautājumi, viņam nebija iespējas arī pajautāt. Jā. Labi. Pat tā informācija bija tāda diezgan nesakarīga. Tad 3 nesaistīts piemēris nodara specifiskām lietām, ko tā viņi izdod. Tātad jautājums šeit jau ir tagad par saturu, ja? Tātad dotais uzdevums un saturs. Tātad kas vispār šeit ir jēga, saturs, par ko tas vispār ir? Vai tā? Tas būtu pie šī bloka. Ne tikai 2. Labi, vai vēl kaut kas jums ir sarakstiņā? Pēc tam mēģināsim vēl sīkākas lietas. Droši lūdzu. Nora, ja? Droši. Jā, nu, mēs domājām visas 3, ka pakļautā problēma arī pēc arī, ka pasniedzējiem bija tāda neorganizēta runa. Ļoti grūti uztvert, viņš pārmetās no viena jautājuma uz otra. Varbūt kolēģi nepaspēja pat saprast to pirmo, ka tad jau nākamais. Un runa varbūt ir tāda neorganizēta. Haotiska. Tāds haotiska runa. Labi. Vēl? Tā ir attieksme, tāda pasīva agresīva, sākam cienījumiem studentiem un veidu tādu meiteni, tāpēc neko nesaprotu. Pievērst uzmanību meitenēs pirms. Tas ir slikti? Aizdomīgi. Labi. Droši vien, ka pie dotā uzdevuma varētu būt klāt tas, kad no sākuma tika pateicis un tagad grupā pārspriediet. Nu, laikam bija tā, pārspriediet pa 2. Bet beigās tagad jautāja, tad teica, ka man neinteresē, ko jūs pārspriedāt, man interesē tikai... Precizējuši, ka pat nebija teikts, kā pārspriest, bija teikts apspriediet ar savu tuvāko.
Viņi zvan mammai. Mēs paši ar tevi. Nu jā, bet pēc tam tas tā kā pazuda, uzstādītais tā kā, kaut vai viņš bija nekokrēti uzstādīts, viņš pēc tam pazuda vispār, jo tikai bija jāsaka, ka neinteresē, tas tuvākais man interesē tavs viedoklis. Kas vēl grib kaut ko pievienot šim sarakstam? Ko vēl jūs pamanījāt? Es atvainojos par savu jautājumu. Un uzdevu jautājumu par argonu, bet es, ka nepareizi, ka esmu atbildēt par svaltakļu monoksīdu. Jā, tas arī. Labi. Un pie kuras problēmas mēs to varētu pievienot? Nekompetence. Pie stila paši mēram, tad nezinu, mēģinu ķert kaut kāds atsauks vārds skolēnus, tad man neklasies pirms tā. Īstenībā sajauc skolēnam galvu, jo viņš pastāst kaut ko tā kā nesaistīt ar skolēnu, pēc tam to pat atcerās un tad viņam sajūt visu dzīvē, kaut tie argoni tur jāliet. Tu sāksi mēģināt un paņemsi to. Vēl versijas? Kas vēl ir sarakstos? Paskatieties, varbūt ir kādas mazāk būtiskas lietas, bet kaut kas vēl piefiksēts jūsu sarakstos? Par nevajadzīgiem sīkumiem, es laikam teicu, bija jautājums par tām mašīnām, cik viņš pilnīgi arī nevajadzīgs jautājums. Tas nezinu, es teicu, laikam neteicu. Jā, ka prasīt, cik mašīnas ir beigās bijuši, kas ir, Patiesībā jau Oskar mašīnas bija 3, tāds ceturtā bija cik. Jā, bet tas bija pilnīgi tāds, vispār nebija sēm saistīts un nevajadzīgs tērēt laiku. Bet, ultim tā pirmā reize vienmēr gadā. Labi, tagad jums ir tāds uzdevums. Jūsu rīcībā būs 2 minūtes no tā saraksta, kas jums ir. Mēģiniet atrast, tātad, kas jūsuprāt ir tā vislielākā problēma, visvairāk traucējošais. Kā jūs piedāvātu to risināt? Ko tad vajadzēja darīt tā vietā, jūsuprāt? Tātad atrodam no visa saraksta vienu, kas jums ir rakstīts, kas jūsuprāt ir vislielākā problēma. Un ko jūs piedāvājat, ko vajadzētu tad darīt citādāk? Kā tad vajadzētu darīt? Katra 2 minūtes laika atrodiet, katrs pāris vai trīnieks atrodiet visbūtiskāko problēmu jūsuprāt no tā saraksta, kurš varētu, kas vislabāk mums varētu to lietu vērst pa labu. Lai Lūdzu nākošajā reizē, kad viņš mēģinās vēlreiz, varētu darīt labāk. Kas tagad varētu šo situāciju vērst par labu? Mēģināt tagad noformulēt priekš sevis, kas jūsuprāt te ir tagad visbūtiskāk jāmaina. Es tagad domāju, svarīgs. Filmas varēšu jau to iegūst. Tā attieksme pēc skolēnām. Jā, attieksme. Komunikācija tieši ar skolēniem pēc tā materiāla. Jā. Ja materiāls ir tik, lai to iegūt, viņš vispār nenokomunicē, ja par skolēniem. Šmits viss atbildēja. Nav cilvēki ar augstāku izglītību. Ne tikai pirmā Labi, paldies. Mēģināsim tagad katrs pateikt tātad šo savu, jūsuprāt, lielāko problēmu un ko jūs iesakat darīt. Sāksim ar jums, Sveta, vai kurš būs runātājs? Droši. Nē, mūsuprāt, tā vislielākā problēma bija attieksmē, tāpēc, kad jo tā attieksme radīja tādu vēlmu, labāk, Dievs tikai ne mani, es taču atkal neturēs kaut ko pateikšu, bet ja attieksme būtu cita, tad varbūt tās visi gribētu iesaistīties, celtu rokas, lai arī jautājums nav skaidrs, viņi celtu rokas, skolotāji vai tādā veidā, varbūt jūs domājāt, un raisītos dialogs. Līdz ar to atkrīt ļoti daudzas problēmas, ja tikai mainītos pati attieksme. Ko jūs ieteiktu Uldim darīt, lai viņš izmainītu attieksmi? Izkāpta labot kā jums. Bet,
Mums ir cerības, Biežāk smaidīt. Mums ir cerības, ka Uldis mēģinās vēlreiz. Tad ko konkrēti viņam vajadzētu otrais mēģinot tagad darīt citādāk, lai tā attieksme būtu jums pieņemama? Smaidīt, slavēt, par katru pareizi atbildi. Ja meitenes pareizi atbildē, tikai tas nebija tas, ko gribēja dzirdēt, tad tā jau ir viņa problēma. Ne jau nepareizi atbildē. Slavēt jāprot, smaidīt jāprot, nolikt lapiņu nost un runāt no sirds, uzdot jautājumu, pašam iedzināties problēmā, jo tu radās sajūt, ka viņš pats nesaprot, par ko tu īsti būs tie jautājumi, jo jau viņam lapiņu vajag priekšā. Jā, ļaut izteikties. Nevis tu man atbildēsi, bet apspriedīsim, kas tu tur bija.